Ja runājam par metodēm, ko tad mēs piedāvājam un kā mēs veicam ar lāzeri šo hemoroidālās slimības ārstēšanu, viena no šīm metodēm ir balstīta uz šīs te asiņošanas vai asins pieplūdes samazināšanu iekšējiem hemoroidu mezgliem. Tātad iekšēji hemoroidu mezgli saņem asinis no artērijām, kas atrodas zem gļotādes virs šiem hemoroidu mezgliem. Ir bijuši daudz nopietni pētījumi, kas pierāda, ja pacientam ir sūdzības par hemoroidiem vai sūdzības atkarībā no hemoroidiem, tad šī asins pieplūde šim te pinumam ir par lielu, artērija diametrs ir par lielu un asins tiek sūknētas šajos te hemoroidālā pinumā iekšā par lielu, līdz ar ko gaužam loģiski būtu mēģināt šo te slimīgi lielo asins pieplūdi samazināt. Un izrādās šādas metodas ir, viena no tām mēs tātad arī piedāvājam. Metodas būtība ir, kad mēs ar speciālu instrumentu, tā saukto dopleri, tātad ierīci, kas ir plaši pazīstama daudzās medicīnas nozarēs, tad šeit šis dopleris ir speciāli ražots šī te hemoroidālo artēriju atrašanai. Atrodam šīs te artērijas, mēs saņemam signālu no dopleri ierīces, tātad, ka šī te artērija ir atrasta, un tad šajā vietā ar lāzeri mēs šo artēriju caur taisnās zarnas gļotādu piededzinām. Mēs izsaucam šīs artērijas trombozi, respektīvi slēgšanos. Ja slēdzās šī artērija, tad zemāk esošais hemoroidālo mezgls ar laiku saplok, jo šī asins rīta normalizējās un vai būtiski samazinās. Ja iedomājamies taisno zarnu kā pulksteni, un tā parasti klasificē visi proktologi, šīs artērijas pavisam ir 6. Līdz ar to ir nepieciešams visu šo 6 artēriju piededzināšanu kā minimums. Rezultātā ar laiku neuzreiz šie palielinātie hemoroidu mezgli saplūk, un tas iemesls ir tātad pavājināt asins plūsmu uz šiem hemoroidiem. Šī metode ir nesāpīga. Parasti mēs to pielietojam lokālā anestēzijā, pielietojot speciālus gēlus. Ļoti reti, kad ir vajadzīga kāda speciāla anestēzija vai intravenoza anestēzija vai kāda cita. Iemesls ir gaužam vienkārši minētie asinsvadi, kurus tad mēs ar lāzeru palīdzību piededzinam, atrodas zonā, kur nav sāpju receptori, līdz ar ko pacients sāpes nejūt. Šis lāzera stara radītais traumatisms ir minimāls. Mēs viņu varētu salīdzināt ar apdegumu laukumu, kas rodas, piemēram, nejauši pieskaroties ar pirkstu pie karstas pannas, kas neizsauc kaut kādas ļoti nopietnas organisma reakcijas. Atšķirībā no pirksta, kur mēs piespiežam pie šīs pannas, šis rajons taisnajā zarnā ir nesāpīgs. Līdz ar to pacients var iet pāris stundas vai pat agrāk pēc šīs procedūras mājās. Nopietni ierobežojumi režīmā un diētā nav, līdz ar ko nākošā dienā pacients var atsākt ikdienas aktivitātes, iet uz darbu, darīt to, kas viņam ir jādara. Operācija varētu ilgt no 10 līdz 20 minūtēm.